Esmu Mārtiņš no Laboratorijas zinātnes skolas, un šoreiz gribu tev uzdot tādu jautājumu. Mans galda ir 4 šķidrumi. Viens no tiem ir ūdens. Un, protams, ka kā vispār var atšķirt, kurš tad no tiem ir ūdens? Izskatās, visi ir bezkrāsaini, visi ir šķidri, un vizuāli novērtēt pat īstenībā, varētu teikt, nav iespējams. Ja nu vēl vienīgais zina par gaismas laušanu, tad varētu teikt, ka tur dažādi tā gaisma lūst iekšā šķidrumā, bet vienalga, tad ir jāzina, kā tieši tas notiek ūdenī un kā tad citos šķidrumos. Bet šajā gadījumā es jau neesmu pateicis, kāds ir katrs no šiem šķidrumiem. Tad šoreiz mācīsimies par to, kā atšķirt dažādas vielas, dažādas materiālus, kas viņiem ir kopīgais, kas atšķirīgais un kā reiz ir materiāli, kuriem ir kopīgas īpašības. Šajā gadījumā ir 4 šķidrumi, visi ir caurspīdīgi un ir atšķirīgās. Un tās atšķirīgās šajā gadījumā ir jāpamēģina eksperimentāli noteikt, kas tad tur varētu būt atšķirīgs. Un no tā tad arī pateikt, kur mums varētu būt ūdens. Kā tad varētu atšķirties vispār vielas savā starpā? Mums vielas var būt, ja šajā gadījumā ir šķidrumi, var būt arī ciets un gāzveidi. Tad mums var būt agregāta stāvoklis atšķirīgs. Ja mēs skatāmies, visas vielas ir caurspīdīgas, ja būtu kāds krāsains šķidrums, mēs uzreiz varētu pateikt, ka tas ir citādāks. Tātad mums krāsa ir vēl viena lieta, kas šajā gadījumā palīdz atšķirt dažādas materiālus un vielas. Vēl viena lieta, ko caur kameru nav iespējams izdarīt, bet es gan varu to izdarīt. Tas ir pasmaržot katru vielu, un ūdenim parasti nav smarža, bet ir dažādi šķidrumi, kam ir smarža. Un šajā gadījumā, ja es paņemu pirmo, es īsti nekādu smaržu nejūtu, paņemu otro, nav smaržas, paņemu trešo, šis gan ļoti pazīstam, acetons. Tad tam ir specifiska smarža, kuru pazīst vairāk gan mammas, māsas, bet vienalga tas ir zināms. Un vēl viena viela pēc marinētiem gurķīšiem. Etiķis. Un tam arī ir izteikta smarža. Tas nozīmē to, ja man šīs divas vielas, 3. un 4. smaržo, tad viena no šīm divām vielām ir ūdens. Kas tad vēl varētu būt tur atšķirīgs? Tad, ja mēs skatāmies, mums varētu būt atšķirīgs blīvums. Tas nozīmē to, ka vienāds tilpums svērs citādu masu, ja, tad citādu skaitu ar gramiem. To mēs varam kādreiz pārbaudīt ar šādiem te mērcilindriem. Šeit man ir mērcilindri, šeit svari, un tūlīt pat pēc kārtas katru no šiem šķidrumiem arī pamēģināsim nosvērt. Tā, es katru šķidrumu liešu 50 ml un pastīsimies, cik tad 50 ml ir gramos. Un tā, šeit man ir mērcilindrs, nospiešu pogu T, tad man noņemšu mērcilindra masu nost un ieliešu pirmo. Šeit var arī redzēt vēl vienu īpašību, ka tas šķidrums ir biezs. Ja tātad kā medus, kaut kāds sīrups, tad noteikti nav kā ūdens. Tā. Tūlīt precīzi, lai ir 50. Un, ko mēs redzam, mums ir 63,16. Nopaļot varētu teikt 63 grami. Tā, tas mums būtu pirmais šķidrums un uzliksim otru mērcilindru. Un šeit ieliesim otru šķidrumu. Un pilnīgi var redzēt, ka citādāk līst. Nu tā, te būtu pilnīgi precīzi pilietis. Nu, šajā gadījumā man 50 ml ir, man uz svariņiem rāda šobrīd 49,93. Līdzīgi mēs varam nopaļot tā kā veikalā, tur, kur
ir eiro un centi, tad šajā gadījumā nopuļojot tie būtu 50 grami. Ja tad šajā gadījumā man pirmais šķidrums 50 ml 63 grami, otrais šķidrums 50 grami. Un ūdenim kādreiz ir blīvums, ka tas ir 1 grams, 1 mililitrs. Tad katrs mililitrs ar 1 gramu. Un šajā gadījumā arī 50 mililitri, man ir 50 grami. Un tad viennozīmīgi var pateikt, ka otrais šķidrums, kas man šeit, tas arī ir ūdens. Tad tieši ar atšķirīgajām īpašībām mēs varam līdzīgās vielas, kas izskatās līdzīgi, atšķirt. Pēc būtības iejūt īstā ķīmijas laboratorijā, nebūs tā, ka tur visi šķidrumi ir krāsaini un tur kaut kas kūp domu. Nē. Tur iejūt, varēs redzēt, ka tur ir tiešām daudz šķidrumu, bet pārsvarā visi ir caurspīdīgi, bezkrāsaini. Tā kā ūdens. Un tad tur parasti tāpēc liek uzlīmītas virsū vai uzraksta, ja, un tad tādā veidā var atšķirt, kas tas ir tieši par šķidrumu, jo ķīmijā ir vienkārši miljoniem daudz dažādu vielu. Un šajā gadījumā mums ir tikai 4, bet jau uzreiz nav viegli pateikt, kura tad ir kura. Savukārt, ja mēs ieejam virtuvē, tad arī tur mēs varam sastapt dažādas vielas, un tām arī ir atšķirība. Tad, ja es paskatos šeit, man ir kakao pulveris, tad tam ir noteikta krāsa, noteikta konsistence, ja, tad kāds tas pulveris mums ir. Un pats svarīgākais, ko parasti virtuvē, smarža. Noteikti kakao pulveri var atpazīt pēc smaržas, jo iespējams, teiksim, kanēlis var būt samalts līdzīgi, un tam jau būs cita smarža. Šeit paņemšu citu maisījumu, uzbēršu virsū, un tas, ko mēs varam redzēt, man ir cita krāsa. Jā, viennozīmīgi pēc krāsas var atšķirt, bet tā kā tā ir man šajā gadījumā vistas gaļas garšviela, tad tai noteikti arī ir izteikta smarža. Un tāpēc saucās garšvielas arī tādēļ, ka tās dod citādāku garšu. Un vielām, kuras mēs izmantojam virtuvē, parasti tas ir pārtikā, tad arī atšķirās garša. Šeit piebēršu. Tad man ir melnie pipari. Īstenībā neizskatās tik melni kā uzrakstā pelēki. Nu un, protams, cukurs. Ja tad balts cukurs. Un tad tādā veidā mums sanāk, ka virtuvē arī mēs varam atpazīt dažādas vielas, un, protams, tas ir daudz vieglāk nekā ķīmijas laboratorijā, jo tās vielas mēs pirmkārt pazīstam, un tik tiešām ir daudz atšķirīgās pazīmes, pēc kurām mēs varam tās noteikt. Paskatīsimies, vēl viena interesanta pazīme ir, tā ir šķīdība ūdenī. Kad kā šīs vielas mums var izšķīst vai nevar izšķīst. Tad paņemsim ūdeni un pievienosim katru no šīm, pastīsimies, kā tad katra no tām izšķīst. Un tā, mums ir 4 glāzītes ar ūdeni, ņemam ar karotīti un katru liekam iekšā sastāvdaļu, skatāmies šķīst, nešķīst, kas mums tur veidojas. Nu, noteikti es pamanīju, ja tais kakao, tad apakšā ir biezumi, kas ar laiku nosēžās, un šajā gadījumā arī man veidojas duļķains šķidrums. Nu, tātad man nešķīst. Tālāk, vistas garšvielu paņemam, ieliekam iekšā, izmaisam. Nu, noteikti nav tā kā kakao, ir nedaudz zidrāks, jo mums arī tie gabaliņi ir lielāki. Un tā kā tur noteikti sastāvā ir arī sāls, tas izšķīst, bet vienalga mums paliek kaut kādas daļiņas, kas ir nešķīstošas. Melnie pipari liekam iekšā. Arī šeit mums ir līdzīgi. Mēs varam redzēt mazas daļiņas, kas peld un nešķīst. Un ņemam cukuru, liekam iekšā, izmaisam. Tad ir nepieciešams acīm redzot laiks, lai izšķīstu cukurs, jo, kā jau ik viens zina, tējā pieliekot cukuru, tiešām tas izšķīst un pēc laika arī nav.
Pirmkārt, var redzēt, šķidrums mums ir dzidrs, ja nav nekāds duļķis. Un otrkārt, apakšā tas, kas ir palicis, var redzēt, ka daudz mazāks nekā es sākotnēji iebēru. Līdz ar to tiešām cukurs mums šķīst un veido viendabīgu maisījumu, šķīdumu. Un šeit mēs varam redzēt, ka vielas atšķirās pēc šķīdības ūdenī. Šajos cilindros man ir 2 šķidrumi. Uzreiz var redzēt, ka tie atšķiras nedaudz pēc krāsas. Ja tad man sanāk, ka tur kaut kāda atšķirība ir. Ja es paņemšu nedaudz pakratīšu tā, ja tad paskatoties, kā tie uzvedās, es varu redzēt, ka to viskozitāti grūti varbūt tā uzreiz novērtēt, bet tas biezums atšķirās nav tā kā ūdenī. Šeit man savukārt ir ūdens, kuru mēs pievienosim klāt un paskatīsimies, kā tie 2 šķidrumi miedarbojas ar ūdeni. Tā, lai ūdeni mēs labāk redzētu, es to iekrāsošu sarkanā krāsā. Un tagad pieliesim klāt, skatāmies, kas mums notiks. Tas, ko vēl var novērot, ka tiem šķidrumiem ir atšķirīgs blīvums. Tad viens šķidrums, kas man šeit ir uzpeld, savukārt otrs man paliek apakšā zem ūdens. Vēl mēs varam pārbaudīt, vai kāds no šiem šķidrumiem šķīst ūdenī vai nešķīst. Tad, ja es apgāzīšu, sakartīšu, mēs varēsim redzēt, vai samaisās vai nē. Tad paņemsim šo sākumā. Tā, un tagad otru. Un tā, tagad samaisot, mēs varam redzēt, man šeit, ka augšā veidojas jau slānīts ar to sākotnējo šķidrumu, kas bija mērcilindrā, un apakšā mēs varam redzēt sarkanais ūdens. Savukārt šajā cilindrā mēs varam redzēt, viss ir sajaucies kopā, tad viendabīgs maisījums mums veidojas, un īsti nekādi slāņi mums vairs nav. Tad tas sanāk, kad tie sākotnējie šķidrumi mums viens nejaucās ar ūdeni, savukārt otrs jaucās ar ūdeni. Un tagad, ja es uzdošu jautājumu, kur ir eļļa un kur ir cukurs sīrups, kas bija sākumā, es domāju, ka pats varēs atbildēt. Vielas, kas mums ir apkārt, mēs atpazīstam pēc agregāta stāvokļa arī. Tādā veidā, ka mēs zinām, ka mums ir cietas vielas, kā pieņemsim smiltis, cukurs, sāls un tā tālāk. Ja mēs skatāmies šķidras vielas, tas, ko mēs apskatījām šodien, tad mums ūdens, acetons, glicerīns un tā tik uz priekšu. Un pēdējais mums ir gāzveida vielas. Un, protams, kad, ja mēs skatāmies trešajā glāzē, šķiet, nekas jau tur nav. Izskatās tāpat kā gaiss. Jo gaiss jau arī ir gāze, bezkrāsaina, bez smaržas. Bet viena interesanta īpašība ir, atšķirās spēja degt. Ja es paņemu šeit un pielieku, tad man sanāk, kur tā gāze, kas man iekšā sākumā bija neredzama, tā aizdegās, un mēs ļoti labi varam redzēt. Tātad tur ir kaut kas cits, nevis gaiss. Atgriezīsimies pie mūsu sākotnējiem 4 šķidrumiem. Tad mums ir glicerīns, ūdens, acetons un etiķis. Acetonam un etiķim ir izteikta smarža. Un interesanti ir, ka vielas, kas mums ir apkārt, var degt tajā brīdī, kad pāriet gāzveida stāvoklī. Ja pieņemsim dezinfekcijas līdzeklis, kas var degt, tam ir izteikta smarža. Acetonam izteikta smarža, un tas arī varētu degt. Etiķim arī ir izteikta smarža. Iespējams, arī tas varētu degt. To mēs tūlīt pat arī pārbaudīsim.
Pārbaudīsim sākumā etiķi. Tad, ja es paņemu etiķi, ielieku iekšā šajā bļodiņā un tagad aizdedzināšu. Nedeg. Etiķis mums nedeg, jo etiķi ir 90% ūdens, kas traucē degšanai. Ja tā būtu tīra etiķa skāve, kas ir 100%, tad patiesībā to pat var aizdedzināt. Bet šajā gadījumā šķīdums, tāds kāds pārdots veikalā, nedeg. Tagad ieliesim acetonu. Mēs uzreiz varam redzēt, ka mums deg. To es pabīdīšu tālāk. Skaidra liesma, liela liesma. Jādzēš viena nost, lai nav pat traka un nekas pārāk neaizdegās. Bet tātad acetons viegli iztvaiko, izgaro un arī viegli uzliesmo. Tāpēc ar to noteikti ir jābūt ļoti uzmanīgam uguns klātbūtnē. Apkārt mums ir daudz un dažādas vielas un materiāli. Un visi tie ir kaut kādā mērā vai nu līdzīgi, vai nu atšķirīgi. Ja mums ir nepieciešams, mēs varam atrast dažādus materiālus ar līdzīgām īpašībām, kad tas ir nepieciešams, un tieši otrādi materiāls, kas izskatās līdzīgi, atrast tiem atšķirīgas īpašības un tādā veidā saprast, kas tad tas mums īsti ir. Un, ja mēs pastamies, tad mēs varam tos visus materiālus atšķirt pēc agregāta stāvokļa, krāsas, smaržas, garšu gan tikai virtuvē, blīvuma, viskozitātes, degšanas, un vēl varētu atrast citas īpašības, kuras šoreiz neesam pārbaudījuši.